Kai, es zinu, ka tu to es zinu, ka tu to es zinu, ka tu to tagad skaties. Sveiki, ar jums esmu es, Alise. Pirms es sāku šo video, es jums vēlējos pateikt, ka to, ka man ir jauns telefons un nav noslēpums, ka tas ir 6. iPhone, 6. iPhone Gold, lai man pēc tam nebūtu vienkārši jautājumi kāds. Par cik man ir šis telefons, man ir arī Dpops un Snapchat, jo principā Snapchat man bija arī pirms tam vienkārši pat tajā telefonā tu nevarēju Snapchat ielādēt, jo vienkārši tu nebija, bet Dpops gan man nav bijis. Un tātad vēlējos jums pateikt vienkārši to, ka man ir Dpops un man Dpopā sauc Ališuks. Tiešām būs tev vērts, likšu daudz jaunas lietas iekšā. Kā arī man ir Snapchats un Snapchatā mani sauc Alsons2262. Jā. Šodien es vēlējos atbildēt uz jūsu uzdotajiem jautājumiem Instagramā. Un jūs man sarakstījāt daudz, 210 kopā pašlaik ir, bet es atbildēšu uz kādiem 15 varbūt. Tā kā, man liekas, mēs varētu sākt. Uztaisīs lūdzu rīta rutīnu. Nē. Es negribu būt tāda baigi ļaunā, bet es neesmu pārliecināta, vai man būs rīta rutīna. Es nezinu, jo es negribu īsti taisīt rīta rutīnu. Es nezinu, es esmu ļoti liela laika posma, lai uztaisīt rīta rutīnu, ja tu vēl esi kvalitatīva un laba. Un man tā laika šobrīd tiešām galīgi nav, jo man jau tā ir viss ļoti aizņemts par savu video montēšanu. Un man ir grūti tādā, es arī ļoti reti lieku parastos video, kur nu vēl kaut kādus DIY vai šādas te rutīnas, bet es ļoti centīšos. Sāksies Ziemassvētki, es centīšos taisīt Ziemassvētku sērijas, visu kaut ko interesantu, lūdzu gaidiet. Es ļoti ceru, ka man sanāks viss, es nezinu tiešām. Vai tu neesi zaudējis daudz draugus, uzsākot filmēt video? Jā, es par šo es gribēju jums parunāt, jo vienkārši ir daudzi cilvēki, nu labi, ne daudz, es dzirdēju, ka Singļa Lova vai Krivelina tā saka, ka viņas ir pazaudējuši daudz draugus tā YouTubes. Un vienmēr tad man seistās apmēram šādi. Tā kā, ko? Jo man, piemēram, personīgi tā, ka es nevienu draugu neesmu pazaudējis dēļ YouTubes, tā reāli dēļ YouTubes. Protams, ir bijis tā, ka, piemēram, uzsākot YouTube, man ir tas draugs, tagad vairs nav, bet tas taču nav. Tas, ka mēs esam saziņojuši, tiešām nav dēļ YouTubes. Un es nevarētu teikt, ka es pazaudēju nevienu draugu ar YouTube, jo YouTube man ir padarījis dzīvi tikai labāku, tikai daudz vairāk esmu sabiedriskāka un daudz ko vairāk esmu iegūst, tā kā es nenožēloju, ka es esmu YouTubā. Un es patiešām neesmu nevienu draugu pazaudējis, tikai iegūst draugus, bet viss ir uz labu, vai ne? Un es tiešām neticu tam, ka tu vari pazaudēt draugus dēļ YouTubes, jo, tad ko tas draugs vispār dara tev blakā? Ja viņam ir tāds, tu tagad esi YouTube, tās nav stilīgi, esiet projām. Tad vispār tas reāli nav cilvēks, jo pat normāli cilvēki tā nedarītu, Vai tu taisīsi mītupu Talsos? Daudz man ir jautājuši par Jelgavu un Talsiem. Šīs divas pilsētas ir ļoti pieprasītas. Nē, man nebūs mītups ne Talsos, ne Jelgavā. Man jau tā nepatīk mītupi. Varbūt tie, kas mani vairāk ir izkoduši, zina, ka man ir bijis tikai viens mītups, viens vienīgs. Un jā, un es zinu, ka ļoti daudz tagad grib mītupu, bet es nezinu, ko ar jums darīt mītupā. Es nezinu, tiešām. Es nezinu, ja jums ir kādas ieteikums, ko es varētu darīt tur, jo man tiešām nav mazākā dojas, ko es varu ar jums darīt. Es varu uztaisīt mītupu, kaut rītdien. Kaut rītdien vienkārši stāvēt ar jums un smaidīt. Bet ir kaut kas jādara, jo es uzskatu, ka nav jēga, ja tu aizēji, tu gribi pavadīt dienu kopā ar to cilvēku. Bet pirmkārt ir grūti pavadīt dienu kopā ar 40 cilvēkiem. Piemēram, uz pagājušajā mītupam bija 14, es domāju, šo varētu būt vēl vairāk, tāpēc, ka man ir vairāk sekotāji un vairāk pieprasījums mītupam. Un es nezinu, ko darīt. Es tiešām paslēju spēlēt vai kā? Vienkārši. Kāds no taviem video ir tavs vismīļākais? Cik es atceros, viens no maniem mīļākajiem ir vakar rutīna, jo tajā es ieguldoju diezgan daudz darbu, un kas man arī diezgan patīk. Patīk arī videoklips, ko man uzvēlēja manā dzimšanas dienā, tas man tā kā ļoti patika viņš, es nezinu, kādēļ tiešām. Un vēl viens no maniem mīļākajiem bija mūsu klases apsveikums skolotāji, jo es to pat montēju, un visiem, es domāju, daudziem tas vienam ļoti patika, es domāju, visiem patika, un man pašai ļoti patika to montēt un visu taisīt. Tas bija tiešām ļoti sirsnīgi, man ļoti patika to darīt. Tā kā šie 3 ir viena no maniem mīļākajiem videoklipiem. Kāds ir tavs subscriber goals līdz 2016 gadam? Subscriber goals? Ja man pašlaik ir 682, 680, 20,
681 subscribers. Es gribētu sasniegt 750 apmēram līdz 2016 gadam, bet es zinu, ka diez vai, jo vienkārši, ja tev būtu iespēja aizbraukt uz Londonu uz 3 dienām vai arī netaisīt video 4 nedēļas, ko tu izvēlētos? Protams, ka netaisīt video, jo, es tāpatās video taisa diezgan reti. Piemēram, pagājušais video, man liekas, bija apmēram pirms 3 nedēļām, diezgan daudz, diezgan ilgs laiks pagājis un es braucu uz Londonu. Vai tev ir pennyboards? Ja jā, tad kāds, ja nē, tad kādu tu gribētu? Šis jautājums ļoti daudz atskanēja, īstenībā zem bildes Instagramā. Ļoti daudz vēl to noskaidroju, bet es nesaprotu, kāpēc tāda interese par to, vai man ir pennyboards. Nē, man nav pennyboards, un es arī to negribētu. Kāpēc? Tāpēc, ka man nepatīk pennyboards. Ja tu man piedāvā dēli, jā, es ņemšu. Ja pennyboardu, ne, paldies. Tāpēc, ka tas ir maziņš. Es nesaprotu, kaut ko visu saskatīšu pennyboardā, jo viņš reāli, es nesaprotu, jo viņš ir maziņš suliņš. Iedodiet, atvainojiet. Patīk dēlis vai arī longboards, kaut kas tāds. Kad tu piedzini, bija arī citi varianti, kā vecāki tev būtu nosalbuši. Bija citi varianti. Ei, bet man mamma gribēja sākt par Kitiju. Un man bija tāds, vai, paldies Dievam, es vēl skatoties, ka Olis ir slikts. Lūdzu, nē, Kitiju, nē, paldies Dievam, ka es smolis. Un arī Keita bija ok, Keita man patīk, bet ne Kitija. Piedodiet, ja kādu jūs sauc Kitiju, man nepatīk tas vārds. Atvainojiet, es tam neko nevaru padarīt un cilvēkam arī nepēc tā, Kāds būtu tavs lielais hobijs, ja tagad nebūtu YouTubere? Mans lielais hobijs nebūtu nekāds, jo es taisot YouTube video neko no savas dzīves neesmu izsvītrojis, atmetusi un tā tālāk. Jo man viss dzīve iet tāpatās, tikai arī vēl plus YouTube. Jo man mamma neļautu darīt tā, ka, piemēram, es neeju dejošanu, bet taisu YouTube video, jo viņai tas liktos ļoti bezjēdzīgi un tas arī būtu. Tā vietā filmēju video, nevis skatos ugunsgrēku, redziet? Un man mamma nevar aizliegt skatīties ugunsgrēku, vai ne? Tas ir mans atpūtas es nezinu, kaut kāda, es nezinu, bet es nekādā gadījumā neatmetu neko no savas dzīves tikai tāpēc, kad es esmu YouTuber. Nē. Ja tā būtu jāizvēlas viens emoji, kur tas būtu, es nezinu, jo es vienu nevaru izvēlēties. Es vienkārši, es esmu atkarīga no emojiem, es teikšu godīgi vienkārši. Bet viens no maniem mīļākajiem, mans mīļākais ir unicorns, tāpēc, kad unicorns ir dzīve. Otrā vieta ir šai meitenītei. Trešā vieta ir tam smaidiņam, kuram ir tās asariņas. Kādu telefonu tu gribētu? Mans sapnis ir manās rokās. Es viņu mīlu. Nopietni. Es negribētu ne 6 plus, ne 6. 6 plus es tiešām negribētu, jo viņš ir tik milzīgs kā planšetators. Tas ir pārāk liels un man liekas, tas jau vairāk nav tas iPhones, tas jau planšets maziņš. Bet 6S, varbūt 6S, bet es esmu apmierināta ar savu telefonu. Jā, es ceru, ka jums patiks šis video klips. Ja jums tas patika, lūdzu spiediet like un arī subscribe. Gaidiet jaunas video, būs. Pieskaitiet Depopā, pieskaitiet Snapchatā, protams, Instagramā, linki aprakstā un čau!